Ar Saftehnika akciju, kāpēc tā cena pēdējā laikā ir pieaugusi, cik tas sanāk pēdējiem 15%, kaut kas tāds. Un pie tam ar lielāku apgrozījumu, ja paskatās tur pēdējā nedēļa un vēl dažas dienas, tad apgrozījums biržā ir bijis lielāks nekā vidēji ierasts. Paskatāmies ziņās, jeb biržas paziņojumos, nekā jauna nav. Bet man ir viena aizdoma, kāpēc tas tā varētu būt bijis. Jo pagājušajā nedēļā tika publicēts kārtējais numurs lietuviešu investīciju žurnālam Investuok. Un es vienkārši par tādu zinu tikai tāpēc, ka man šoreiz arī paprasīja komentāru par Saftehniku. Un tāpēc es zinu, ka šajā eksemplārā par to ir gana plašs raksts. Un līdz ar to, ko es no šī visa gribēju teikt? Ka dažreiz gadās, ka kāds medijs uzraksta kaut ko par uzņēmumu, un tas ir pieejams tikai tā abonentiem. Biržā paziņojuma nav, bet pēkšņi parādās salīdzinoši liela pirkšanas vai pat citreiz varētu būt arī pārdošanas aktivitāte. Tā tas mēdz notikt. Šajā reizē tad visticamāk ir izrādījies to, ka šis uzņēmums ir ieinteresējis kādus lietuviešu investorus un tie ir sākuši pirkt Saftehnika akcijas. Tas nav slikti. Jauni investori, jauna likviditāte. Gaidīsim Saftehniku ceturkšņa rezultātus un tad jau skatīsimies, kāda tālāk būs akcijas cenas reakcija.